semināra. Nu jau gads ir atkal riņķī un atkal tiekamies šeit un esam gatavi pastāstīt par galvenajām aktualitātēm, kas mums plānojās šogad. Lai mums būtu veiksmīga sanāksme, mazliet parunāsim arī par noteikumiem, kas ir šajā sanāksmē būtu ļoti vēlams ievērot. Tātad jums ir pieeja mikrofonam un video, tātad ja jūs vēlaties uzdot jautājumu, tad lūdzu paceliet roku un jums tiks dos vārds. Un ja jūs nerunājat, tad lūgums tiešām izslēgt mikrofonus, lai nebūtu arī pa virsu runātājiem, kā arī droši jūsu jautājumu uzdošanai jūs varat izmantot čata sadaļu un vēlamies informēt, kas šis seminārs tiks ierakstīts, lai varam padalīties arī ar tiem, kas varbūt netiek uz semināru šodien, ja? Bet ja kādam ir par šo iebildumi, tad izslēdziet varbūt kameras, un tad jūs nebūsiet redzami šajā video ierakstā. Jā, tātad tas cīkumā mazliet par tiem noteikumiem, kas būtu mums jāievēro. Un es domāju, ka uz šīs nots mēs esam gatavi sākt. Un, lai atklātu šo semināru, es aicināšu savu kolēģi Māru Jākapsoni. Lūdzu. Labrīt visiem šajā vēl ziemīgajā rītā, bet kā jūs zinat, katru gadu pavasaris mums atnāk ar martu un marts atnāk ar digitālo nedēļu. Un man ir patiesi prieks sveikt jūs šajā jau 17. digitālās nedēļas partneru seminārā. Kā katru gadu šī ir ļoti sociāla iniciatīva, ja? Jo katrs partners nāk un dalās ar to saturu, kas viņam ir, ar to pieredzi, ar tiem materiāliem, un tas ir, lai mēs kopā Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus padarītu prasmīgākus, radošākus, drošākus. Šogad mums ir jau vairāk kā 100 partneri. Vispirms paldies galvenajiem partneriem, kas ir Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Valsts viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Šie ir partneri, kas uzņemās atbildību ne tikai par savu pasākumu, bet par veselu pasākumu bloku vai par tematiskajām dienām. Un, protams, paldies arī visiem citiem daudzajiem partneriem. Mums šobrīd ir reģistrējušies jau 62 reģionālie partneri. Tās ir gan pašvaldības, gan digitālie centri, gan arī bibliotekas. Un reģionālo partneru nozīme ir ļoti svarīga, jo jūs ne tikai organizējat savus pasākumus, bet jūs palīdzat arī izplatīt informāciju par tiem centrālajiem pasākumiem, kas jūsu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem var būt interesanti. Un šobrīd mums ir arī jau 47 tematiskie partneri. Tie ir partneri, kas organizē dažādus klātienes, jaukta tipa vai attālinātos seminārus, apmācības, meistarklases, kur ir iespēja piedalīties ne tikai dotā reģiona iedzīvotājiem, bet arī pārsvarā tiešsaistē iedzīvotājiem un uzņēmumiem no visas Latvijas. Un paldies jums visiem par šo atsaucību. Kā jūs varbūt jau esat redzējuši, informācija par digitālo nedēļu un dažādi materiāli ir pieejami divās mājaslapās, e-prasums LV un digitālā nedēļa LV. Manas kolēģis arī vēlāk šīs lapas parādīs detaļās, un šīs dienas mērķis mums arī ir uzzināt par centrāliem pasākumiem, noskaidrot visus neskaidros jautājumus, visu, kas saistās ar jūsu pasākumu organizēšanu, pieteikšanu un pasākumu meklēšanu. Un tad mums vēl ir pietiekami laiks, vairāk kā 3 nedēļas, lai mēs sagatavotos digitālajai nedēļai, un tā būtu pēc iespējas pilnīgāka. Tad, ja mēs runājam par digitālo nedēļu Latvijā, tā notiek Eiropas digitālo nedēļu ietverā. Eiropas digitālās nedēļas jau gadus 3 vairs nav tikai viena nedēļa, viņas ir vairāk. Un šogad Eiropas digitālā nedēļa notiek no 9. līdz 25. martam. Un kā jūs redzat, šeit ir runa gan par iekļaujošu vai labbūtīgu, gan par konkurētspējīgu Eiropu. Un līdzīgi pasākumu jūs redzēsiet, mums ir plānot arī Latvijā. Latvijas nedēļa mums ir 16. līdz 20. marts. Šo datumu mēs esam izvēlējušies kopā ar galvenajiem partneriem. Un viņš ir izvēlēts tā, lai nesakristu ar skolu brīvlaiku, jo daudzas aktivitātes, kā jūs vēlāk redzēsiet, ir paredzēts arī skolotāju un skolēnu auditorijām.
Mēs esam šogad plānojuši tā kā 5 tematiskās dienas. Pirmā diena mums ir ar dažādiem ieskaņas pasākumiem, un šajā dienā Latvijā notiek arī ļoti liela Eiropas mēroga starptautiskā konference, kur tiem, kurus interesēs, iesaku vēl piereģistrēties. Tur ir iespēja gan klātienē lielam skaitam piedalīties, gan arī attālināti. Atklājam mēs digitālo nedēļu otrdienā šogad, un tā mums ir mākslīgā intelekta diena. Un šeit ir dažādi pasākumi, kas ir domāti gan skolu auditorijām, gan publiskajam sektoram, gan uzņēmumiem. Tad 18. marts mums ir prasmes izglītībā, un šeit būs dažādi pasākumi, bet viena no centrālām tēmām būs jaunais Eiropas iedzīvotāju digitālo kompetenci ietvers, kurš ir publicēts pagājušā gada beigās. Un šeit arī būs pasākumi, kam varēs attālināt pieslēgties. Ceturtdienas mums tradicionāli ir drošības dienas, ko mēs organizējam kopā ar mūsu drošības partneriem, LVRTC, CERTU, Policijas akadēmiju un citiem. Un piekdienu mēs esam iezīmējuši kā to dienu, kur mēs runājam par digitālām prasmēm un tehnoloģijām, kas ir nepieciešams uzņēmējiem, un kā arī jaunajiem profesionāļiem un strādājošiem profesionāļiem. Šis ir lielos virzienos nedēļas kopskats, bet mans kolēģis tūlīt pastāstīs nedaudz tālāk par tematiskajām dienām, un arī vēlāk jau partneri stāstīs par saviem notikumiem. Ko es gribētu pateikt sākumā, lai par šo nebūtu jautājumu, visas prezentācijas būs pieejamas, visticamāk tas būs pirmdienas vakarā, mēs viņas būsim nopublicējuši rakstā kopā ar ierakstu, un jūs varēsiet attiecīgi, jūs saņemsiet visu e-pastiņu ar saitu šīm prezentācijām. Protams, ja vēlaties, varat arī taisīt ekrānu šāviņas, bet gribu tikai pateikt to, ka pirmdien viss būs pieejams. Ar šo vēlreiz paldies visiem, kas ir iesaistījušies, un tālāk dod vārdu manām kolēģēm. Labdien! Varbūt tad es uzreiz bez pieteikšanas tam dēļ, ka lielākoties jau mēs arī esam jau tikušies iepriekš pasākumos, un mums tā kaut kāda interesanta tāds zvērs lec virsū, bet jebkurā gadījumā, pat ja mums tur kāda tehniska ķibela notiks, pastāstīšu detalizētāk, praktiskāk, kā Māri jau sacīja, un tad vēlāk kolēģis Intija pieteiks katru runātāju, kurš pārstāv dažādas organizācijas, uzņēmumus un izglītotājus un no ministrijas. Tā kā tad es tā praktiskāk dažos slaidos par to, kur būtu meklējama, tātad jūs visi, kas esat iesaistīti, es ticu, ka lielākā daļa, šobrīd es redzu 57 pieslēgušies, bet noteikti lielākā daļa ne pirmo gadu organizē savus pasākumus, gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Taču vēlreiz par atgādinājumu visiem pāriesim pāri dažiem praktiskiem slaidiem, kur tātad mums būtu pieejama praktiska informācija un kur mēs paši varam dalīties ar savu sagatavoto gan saturisko, gan praktisko informāciju, gan pirms digitālās nedēļas, lai informētu savu mērķa auditoriju, lai citi partneri varētu ar šo te dalīties, gan arī pēc digitālās nedēļas apkopojot informāciju par saviem pasākumiem un radītajiem resursiem vai veiktajiem ierakstiem, tiešais semināra laikā varētu arī dalīties šajā te manis jau šobrīd prezentētajā mājaslapā e-prasmes LV. Un e-prasmes es vēlāk parādīšu abas, tātad es šobrīd izklāstīšu detalizētāk par e-prasmēm, bet arī jau, manuprāt, no paša digitālā nedēļas sākuma ir arī tāda laba digitālā nedēļa LV. Varbūt paralēli, kamēr es runāju, abas lapu saites var kolēģis iemest čatiņā par atgādinājumu visiem.
Un tikmēr tad es arī praktiski pastāstīšu nedaudz no otras puses, kā tad tas jūsu veidotais saturs varētu nonākt pie mums e-prasmju LV portālā. Ar digitālo nedēļu LV tā gan nav, tur būs vairāk tādi resursi kā materiāli, ko izmantot, bet šis te caur saiti, ko mēs redzējām, e-prasmes slīpsvītra pievienot, jūs tātad nonākat vietnē, nākamajā posmā, teiksim tā, drusiņ tā kā no aizmugures jau šajā lapā, lai jūs varētu pievienot, teiksim tā, digitālās nedēļas kontekstā, mūsuprāt, galvenokārt tie būtu raksti un pasākumi. Tas tad būtu no šī te saraksta, kur pievienot jaunu, pirmā un trešā izvēle. Tad, ja jūs esat nolēmuši, un ko es aicinātu darīt, pirmkārt, ar uzsvaru uz to, ka daram to laicīgi, tiklīdz jums ir kāda informācija, izmantojot šo te saiti, pievienojam un dodam ziņu pēc iespējas arī varbūt uz e-pastu uzreiz e-prasmes atlikt LV. Taču mēs redzam visus ienākošos pasākumus un arī būtu jāinformē, jo tuvāk digitālā nedēļa nāk, jo intensīvāk ir šī informācijas plūsma, un tas varētu nozīmēt, ka mēs tā kā nespējam vienas dienas laikā apstrādāt. Neuztraucamies, tas var notikt 2 vai varbūt ne ilgāk kā 3 dienu laikā, tāpēc vēlreiz lūdzam laicīgi pievienot, lai nenokavētu painformēt savu mērķa auditoriju un nepievienojam tā kā vairāk kārtīgi, 3 vai cik reizes, jo tad tā plūsma vēl lielāka un grūtāk varbūt ir izsekot mums no savas puses. Tā kā tad, kad jūs domājat par to, kā pievienot pasākumu vai rakstu un kurš tad tas īsti būs, kur man izvēle jāņem, jo, teiksim tā, tad vienkāršiem vārdiem sakot, ja tas ir viens pasākums vienā laikā, vienā dienā tikai notiek, nevis visu nedēļas garumā, viens un tas pats pasākums vai arī visu dienu jūs aprakstat, jums tur ir 3 pasākumi, tad klikšķināsiet uz pasākums, tā kā viens konkrēts pasākums. Raksts būs tādā gadījumā, ja jums ir tātad visas dienas garumā notiek pasākumi, vai arī viens pasākums, tad varbūt ilgākā laika periodā, tad jūs aprakstat detalizēt šo te ieplānoto lietu, ko jūs vēlaties nodot plašākai sabiedrībai. Un tad, kad jūs izvēlēsieties šo te veidu, kā jūs viņu vēlaties iesniegt, tad šis būs brīdis, kad diezgan detalizēti, bet tas tā kā palīdzoši jums pašiem. Katrā laukā diezgan detalizēti būs jāieraksta. Pats par sevi saprotams ir nosaukums un apraksts, bet uzreiz arī vēlos teikt apraksta, neskatoties to, ka detalizēti jāizvēlās no šīm te saucamām vārnīcām, mērķa auditorija, mērķa grupa, tehnoloģija virziens, digitālo prasmu līmenis, no kā izriet tas, ka gala lietotājs, tas, kurš skatīsies šīs te ziņas, no otras puses varēs arī filtrēt un meklēt un atrast jūsu pasākumu, tad, kad tas jau būs plūsmā aizgājis tālāk. Taču arī sadaļā apraksts noteikti aicinām pēc iespējas detalizētāk, kad notiks pasākums, kas organizē, kāds ir mērķis, kāda ir mērķa grupa, klātiena vai tiešsaiste. Obligāti un nekādi citādi viņš nav publicējams šīs pasākums, ja nav pievienota vai nu uzreiz saite, kur tas būs pieejams tiešsaistē, vai uz Facebook lapu, uz eventu, tātad Facebook lapā jūsu, vai arī reģistrācijas saiti. Šis ir obligāts nosacījums, bez kā mēs arī nepalaidīsim to rakstu un noteikti sazināsimies, un tur būs iespēja arī atstāt kontaktus, bet lai būtu mazāk šī sazvanīšanās un sarakstīšanās, tad cenšamies, kā arī piemērā ir redzams, šajā te tālāk izglītības seminārā pedagogiem viss šis ir atspoguļots, ko es iepriekš jau minēju, un kur notiek, un kas piedalīsies, un tad arī, ja sīkāk informācija detalizētāk, tad pievienojot saites. Uzreiz arī saku, atceramies par digitālās nedēļas mirkļbirkām, jeb hashtagiem, to vēlāk slaidos arī redzēsiet. Un šo te visu cenšoties varbūt tad
atvērt šo prezentāciju, paskatīties, cik tad detalizēti būtu tam aprakstam jābūt, vai vienkārši ieiet mājaslapā un apskatīties, kā citi dara. Jo mums jau ir vairāk pasākumu ienākušies, un ir arī tādi, kur tā kā nevar pat neko saprast, varbūt tikai viens teikums, pārāk īsi un pārāk nav tā kā dot visu tā manas iepriekš minētā informācija. Un par attēlus arī vēlētos pateikt, parādīsim vēlāk, kur ir tāda iespēja tā kā izmantot jau sagatavotās sagatavas, taču droši veidojiet arī paši savas vizualizācijas, un vai jautājiet mums, kā labāk, bet ļoti būtu nepieciešams atcerēties lietot gan digital logotipu, tā kā jumta pasākums šim visam ir Eiropas digitālās nedēļas. Lūk, ejam tālāk, lai es pārāk nepakavētos. Kā jau sacīju, ir iespēja pēc tam meklēt un filtrēt šos te pasākums. Tātad, un šogad arī ir pievienota sadaļa meklēt pēc pilsētu pagastus, tuvāk tātad manai dzīvesvietai, kur es varētu apmeklēt klātienē pasākumu, ja tiešsaistē tas varbūt nav tik būtiski, bet jā, izmantojot šo iespēju, paskatīties, kurā konkrētā dienā jums brīvāks laiks vai tuvāk savām mājām vai darbam, kur jūs to varētu izdarīt. Jā, dodamies tālāk. Šis jau ir tā kā tas viss, ko es minēju, tad arī nebūtu vērts te pakavēties. Viss tā būtiskākā informācija jums paliks prezentācijā, kā Māra minēja, prezentācija būs pieejama, un ielūkojieties vēlreiz, pirms jūs nospiežat pogu pievienot savu jaunumu. Un tad varbūt, ka tagad šis būs tas brīdis jau vēl teorētiski, tad drusciņi pa otru lapu pateikšu, ko es jau pieminēju, digitālā nedēļa LV. Šī nav tāda vide, kur jūs pievienot savu saturu, bet viena no lietām, ko jau esat zinājuši un paši tur kā partneri esat nonākuši, visticamāk digitālo karti parādīšu, un resursu partneriem, kur būs gan tā kā prezentācijas tipa paraugs, gan logo baneris digitālas nedēļas 2006, gan Word formātu, kur plakātu varētu uztaisīt, un to es tūdaļ parādīšu. Karte šobrīd izskatās šādi. Vēl sarosamies visi klātesošie, kuri nav paspējuši pieteikties tur, kur mēs redzam pelēkās vietas. Tātad mums nav šobrīd pievienojas neviens reģionālais partners vai biblioteka pārstāvi vai pašvaldība vai izglītības iestāde. Droši aizpildat šo te reģionālā partneru demonstrācijas formu, bet lielākoties jau šīs te būtu tā kā paveikts, un atkal citiem, kas tuvējā novadā vai organizē pa visu Latviju pasākums, tad šī tad ir vieta, kur uzklikšķināt uz oranžo, uz pilsētu, kas ir jau ar oranžu, un tur pat dažās vietās, pat 3 varēsiet atrast kontaktpersonas, ar kurām kopīgi organizēt kādu pasākumu vai sazināties. Redzēju jums tādu jauku ideju, varbūt tur mēs šādi vai tādi varētu sadarboties. Un tad tagad es pašērošu savu ekrānu, lai Aša arī parādītu, kā tad tas praktiski izskatās e-prasums LV portālā. Tātad adresīti ir šādi, pavisam vienkārši e-prasums LV. Ja jūs pievienojat savu pasākumu, tad slīpsvīta ir pievienot, bet šī te pirmā lapa izskatās šādi, un būtiskākais uz digitālās nedēļas notikumiem ir, ka ir atsevišķa sadaļa, kur būs tādi tā kā centrālās ziņas šeit te digitālās nedēļas jaunumu, un tad par katru dienu atsevišķi varat uzklikšķināt un jau tā kā paskatīties, kas tieši tajā dienā notiek. Un tad labā pusītē šeit te atlasat digitālo prasmu līmenis, piemēram, un tā lai viņi atlasītu, arī jānospiež poga atlasīt. Citādi tad pats uzreiz automātiski tas nenotiekās. Tas par to, tātad pa katru dienu atsevišķi. Sākumā jūs pievienojot jūsu pasākumu vai notikumu, jūs nonāksiet galvenajā lapā, bet saprotams, kad nākamie pasākumi nāks, tad jūs nonāksiet tālāk šeit te pie ziņām vai pie notikumiem. Un vienlaikus arī tad konkrētajā dienā. Tad es pārslēdzoties uz otru lapu, ko minēju jau pa digitālo karti, šeit te, piemēram, paņemam, ko mēs varētu tā paņemt, piemēram, Jelgava.
redzam, te ir virkne reģionālo koordinātoru, kuri vai nu paši savā starpā var sadarboties, vai kā citādi. Tā kā droši izmantojiet šos te kontaktus. Un pievienojieties, ja jūs redzat, ka jūs vēl neesat paspējuši to izdarīt paši būt par šo te reģionālo partneri, ka jūs aktīvi jau darbosieties, vienkārši neesat vēl pievienojušies kartē. Jā, tas nenozīmē, ka katru dienu no rīta līdz vakaram jātaisa pasākumi. Ja jūs ko organizējat vai vēlaties, lai jūs kāds uzrunā, tad tas ir tāds mērķis šeit apvienot kontaktus. Par resursi partneriem es parādīšu, kā šeit izskatās, bet uzreiz arī praktiski noslēdzot savu stāstījumu. Tātad baneris, All Digital logo lielformātā, baneris, kas ir ar visiem galvenajiem partneriem, prezentācija formāta, doku formāts, un kā tas izskatās, ka, ja jūs veidojat prezentāciju, tad šeit jūs paši varat pievienot savus logotipus, nākamo slaidus, kā tas būtu nepieciešams, bet tātad šis te, kas ir pamatiņš, ko es minēju, All Digital Weeks logo un likta, un tas fona attēls un datumi pareizie, un viss tas jau tā kā pieejams. Un otrs, arī viena tāda lieta, ko mēs plānojam, un arī droši vien līdzīgā veidā veidosim, ienāca tāda ideja prātā, un droši vien daudz arī varbūt izglītības iestādes ir klātesoši. Piemēram, vai jūs taisat pa vienu pasākumu sev šādu tā kā plakātu, noņemot to tekstu nost, bet kaut kādā veidā sazīmējot, kā jūs viņu vēlaties, vai drukāt, vai pēc tam publicējat. Bet tas, ko mēs plānojam arī apkopot pedagogiem, vecākiem, tā kā ļoti daudz ir. Visi pasākumi ir izglītojoši, bet ļoti daudz pasākumu ir tieši arī uz fokusu uz ģimenēm un pedagogiem skolā, jauniešu iesaistei un izglītošanai un pedagogu profesionālai pilnveidai, kā piemērs, kā apkopot, piemēram, pasākums par vienu tēmu. Tas varētu būt no mūsu puses un no jūsu puses atkal citas idejas. Paldies šajā brīdī. No manas puses tas ir viss. Es beidzu šērot savu ekrānu, un tad dodu vārdu tālāk kolēģei Zanai Pīzelei, kura tātad turpinās jau konkrēti pa katras dienas notikumiem, kas tad ir plānots no pirmdienas līdz piekdienai un visas nedēļas garumā. Labdien, vai ir redzams ekrāns? Jā. Jā. Tad es īsumā pastāstīšu par to, kas katrā nedēļas dienā ir plānots. 16. martā mums ir plānoti digitālās nedēļas ieskaņas pasākumi. Diena sāksies ar starptautisku fórumu, kas netiek pārraidīts likta Facebookā un tiešraidē. Bet tad 10:00 sāksim semināru par kiberdrošības puzli, par ko vēlāk pastāstīs arī kolēģi. Tāpat 1:00 ir paredzēts webinārs par mācību programmu, ko piedāvā drošs internets pieredzēt mākslīgo intelektu. Un agrā pēcpusdienā no Valsts policijas koledžas būs seminārs par kadatu kompetenču attīstīšanu, mācīšanās un mācīšanu. 17. martā mums ir digitālās nedēļas atklāšana, kur tad diena sāksies ar digitālās nedēļas atklāšanas pasākumu, kas notiks 9:00 un tiks pārraidīts gan likta Facebookā tiešraidē, un tāpat arī partneru Facebook kanālos. Šis pasākums tiek organizēts likta sadarbībā ar galvenajiem partneriem un valsts administrācijas skolu. Un nākošie pasākumi dienas laikā ir paredzētas arī dažādas tiešraides, gan Latvijas mākslīgā intelekta diena, ko organizē Varam un Digitālās attīstības aģentūra. Vēlāk paredzēta arī tiešsaistes lekcija, ko piedāvā NBA LinkedIn profila izveide iesācējiem. Un pēcpusdienā ir IT drošības seminārs Esi drošs, ko organizē CERTLV. Jā. Kāpēc? Nepārslēdzas kaut kas? Tā.
Laikam joprojām 17. marts redzams, jā? Jā, varbūt pamēģini minimizēt ekrānu, un tad vēlreiz pilnekrānā palaist. Tas palīdz. Uzlietīm, jā. Jā, kamēr Zana uzliek prezentāciju, tad šos visus pasākumus detaļās jūs varēsiet atrast arī mājaslapā un arī partneri pastāstīs, bet es redzu, ka nu jau mums ir aizgājis tālāk. Jā, es atvainojos par teiksmi. 18. martā Izglītības dienā ir ļoti dažādas un interesantas tiešraides, kas tiks pārraidītas arī likta Facebookā. Un dienu sāksim ar semināru digitālās prasmes pieaugušo izglītībā Teachcom 3.0, ko organizē IZM EPALE un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tātad dienas gaitā varēsiet sekot webināram pedagogiem un vecākiem. Esi interneta izcilnieks, ko organizē Droša internets. Tāpat dažādas interesantas lekcijas, seminārus un aktivitātes piedāvās Valsts policijas koledža. Un par šiem visiem pasākumiem jums arī šodien dienas gaitā pastāstīs partneri un iepazīstinās sīkāk, kur to varēs redzēt, kā piereģistrēties un kāda tieši mērķa auditorija katram no šiem semināriem ir paredzēta. Jā, Zana, mēs vienkārši neredzam pilnekrānā, ja tu nepalielināji. Jā. Uh, 19. martā kiberdrošības dienā kiberdrošība un drošāks internets. Varēsiet sekot Latvijas Valsts radio un televīzijas centra semināram Mazāk papīra, vairāk drošības. Vēlāk informatīvi izglītojošs seminārs jauniešiem, ko piedāvā Valsts policijas koledža, kā sagatavoties patstāvīgai dzīvei un dienesta gaitu uzsākšanai. Un vakarā visi aicināti sekot līdzi likta Facebook tiešraidē, ko piedāvā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Mazs ekrāns, liela atbildība. Tā ir 20. marts redzams, vai ne? Un 20. martā digitālās prasmes uzņēmējiem. Mēs neredzam, mēs redzam 19. Kaut kas tad neiet. Jā, tagad ir 20. Un 20. martā digitālās prasmes uzņēmējiem un IKT profesionāļiem dienā. Rītu sāksim ar interneta tiešraidi un tiešsaistes lekciju LinkedIn profila izveida iesācējiem, ko piedāvā NVA. Tāpat vēlāk varēsiet sekot līdzi gan Tegels, gan citiem interesantiem semināriem, kā es teicu, ko vēlāk pastāstīs arī kolēģi no citām organizācijām. Tāpat visā nedēļas garumā tiek piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes, ko piedāvā Kultūras informācijas sistēmas centrs, ko vēlāk arī kolēģi pastāstīt. Būs konkurss, kurā tiek aicināti piedalīties 7. un 12. klašu skolēni Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga stāstu maratons. Tāpat klātienē būs iespējams apmeklēt neredzamo muzeju, kas ir pop-up izstāde, dažādas iespējas pieteikties NVA kursiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra un arī dažādus interesantus citus pasākumus, aptaujus un kursus. Par šo laikam tālāk pastāstīsim kolēģi Andre. Tātad, kā Māri jau sacīja, aicinām visus arī
piedalīties lielākai iedvesmai vai vispārējai zināšanai par to, kā tas notiek Eiropas līmenī. Un šis pasākums notiks tieši 10. martā no 12:00 pēc CETA laika, 2,5 stundas. Un jā, vienkārši pieņemt zināšanai, un detalizēta informācija būs e-prasmes lapā arī par šo te latvisku viss apraksts par šo te, kā tas notiks. Tā kā, ja vēlaties būt uz viena viļņa, kā iesākas šīs te nedēļas Eiropā, tad aicinam pirms mūsu nedēļa ir sākusies arī šo pasākumu apmeklēt. Un tad jau šis ir brīdis, ka mēs faktiski pārējām jau pie partneru prezentācijām. Tad varbūt pārtraucam uz mirklī pašērot, lai mēs palaistu pilnekrānā, un tad Sintija aicinu tev pieteikt jau partnerus pirmos, kas pēc Tad pirms mēs dodamies tālāk arī, ja jums rodās par šo visu pastāstīto kaut kādi jautājumi, droši vai nu paceliet rociņu, vai nu arī rakstiet čatā, un mūsu kolēģis jums labprāt sniegs atbildes. Jā, tāpat mēs esam vienmēr sasniedzami arī e-pastos, un tātad, principā, ja ir kādi jautājumi, droši nekautrējieties, jautājiet. Un tad, jā, kā jau Andra minēja, mēs pārējam uz sadaļu, kur partneri paši pastāstīs par saviem pasākumiem, tāpēc aicināšu valsts administrācijas skolas pārstāvi, kas pastāstīs vairāk par 17. marta pasākumu. Lūdzu. Jā, labdien, sveiki visiem. Mani sauc Ieva Upeslē, esmu mācību programmu vadītāja valsts administrācijas skolā. Un, jā, es vēlos jums pastāstīt par pasākumu 17. martā, kas ir tāda pirmā mākslīgā intelekta diena. Šis pasākums ir orientēts publiskai pārvaldei, un, kā jau iepriekš kolēģi no Litas minēja, šajā 17. martā būs digitālās nedēļas atklāšana, un pēc tam uzreiz sekos šī te mākslīgā intelekta diena. Tas viss notiek vienā dienā, vienās telpās, centrā, un tad attiecīgi tad digitālo nedēļu mēs atklājam, kā jau minēja, no rīta no 9:00 līdz 10:00, un tad uzreiz notiek šī diena, kas orientēta publiskai pārvaldei, un kā jau visos pasākumos, vispirms ir atklāšanas runas un tāda svinīga atklāšana, un pēc tam seko ekspertu prezentācijas. Un te būs dažādi gan no valsts digitālās attīstības aģentūras, gan Varam, gan Mākslīgā intelekta centra un citi runātāji, kuri stāstīs par un ap mākslīgo intelektu, kādas ir iespējas, kāda ir situācija publiskajā pārvaldē, un, protams, arī VAS būs par prasmēm un mākslīgo intelektu. Un pēc tam būs tātad mākslīgā intelekta risinājumu katalogu prezentācija sadarbībā IT klasteriem Rīgas biznesa skola un valsts digitālās attīstības aģentūra. Un pēc tam jau sekos pusdienas pārtraukums, kur tad būs pēc pusdienu pārtraukuma, tad visi, kas būs šajā dienā piedalās, tad aicināti doties uz darbnīcām. Un šeit būs tāda lieliska iespēja pie Mākslīgā intelekta centrs konsultējas par regulatīvām smilšu kastēm, būs iespēja pieteikties individuāli. Tad valsts digitālās attīstības aģentūra būs atbildīga par tātad īstenos darbnīcas par mākslīgā intelekta aģentiem publiskai pārvaldē, kā veidot un kā ieviest. Un tad būs atsevišķa darbnīca sadarbībā ar Mīlējam Masterlab par mākslīgu intelektu vadlīnijām publiskajā pārvaldē, kuras ir izstrādātas jau un visiem pieejamas, bet šeit būs tieši vairāk kā šīs vadlīnijas ieviest arī savā ikdienā un darbā. Un vēl būs pavisam tikko jauna, nāks klāt vēl viena darbnīca sadarbībā Rīga Techgals, un šī darbnīca būs gan Rīgā, gan arī reģionos. Bet par to informāciju sekos, plānojam arī publiski izsludināt šo pasākumu nākamās nedēļas vidū. Bet kas vēl ir būtiski, ka visas dienas garumā būs pieejama demonstrācija telpa, saucamies showroom, kur mēs aicināsim gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjus, kuri savā darbā un vidē izmanto mākslīgā intelekta risinājumus,
vai piedāvāt tos kā komercproduktus, izveidot personalizētus stendus. Un šeit mēs arī šodien pat izsūtīsim informāciju par iespēju pieteikties šo stendu veidošanā arī Liktai un aicināsim tad arī jūs izsūtīt tālāk saviem biedriem. Tā kā arī šis ir plānots visas dienas garumā. Nu, tas arī tādā lielos vilcienos viss. Paldies, ir jautājumi, tad droši. Jā, paldies, Ieva. Jā, lūdzu, visi piefiksēt šo pasākumu. Tiešām būs kaut kas nozīmīgs un liels, un, ja ir iespēja, aicinu arī piedalīties. Paldies, Ieva. Tad par LVRTC plānotajiem webināriem iedzīvotājiem un uzņēmumiem tad aicinu pastāstīt Unu Jirgensoni no LVRTC. Jā, labdien visiem! Prieks, ka esam visi viena vieta, lai uzzinātu vairāk par digitālās nedēļas notikumiem. Tad pastāstīsim par plānotajiem pasākumiem, ko rīkojam mēs LVRTC. Tā iesim tālāk. Pirmais pasākums mums ir plānots tieši komercpakalpojumu sniedzējiem un uzņēmējiem, kas ir webinārs mazāk papīra, vairāk drošības, un kur mēs pastāstīsim, kā e-paraksts un e-zīmogs palīdz optimizēt dokumentu apriti un stiprināt datu drošību. Tā kā varēs uzzināt ne tikai, ka e-paraksts noder ne tikai, lai kārtot kaut kādas savas privātās ikdienas vajadzības, parakstīt dokumentus un pieslēgties, piemēram, kaut kādiem portāliem, bet e-parakstu ļoti ērti var izmantot tātad, lai optimizētu un digitalizētu savus biznesa procesus. Šajā te webinārā būs gan mūsu LVRTC eksperti, kur pastāstīsim vairāk par to, kā šie risinājumi var noderēt, gan arī mūsu klientu pieredzes stāsti no uzņēmumiem, kuri jau ir integrējuši e-parakstu savās sistēmās, gan klientu apkalpošanā, gan citur. Varēsiet redzēt, kā tas palīdz tātad efektivizēt ikdienas darbu. Šis te pasākums norisināsies 19. martā, 10:10, un to varēs skatīties gan TV4, tātad televizorā, gan arī LVRTC Facebook kanālā. Tātad reģistrācija nav nepieciešama. Droši slēdziet iekšā, ja negribat nokavēt šo pasākumu, varat piesakot mums arī Facebookā LVRTC, un tad jau arī publicēsim šo te pasākuma norises tātad pasākumu. Tā, čatā arī nosūtīju mūsu informāciju par Facebook kanālu, un tajā pašā dienā, 19. martā, mums norisināsies arī vēl viens webinārs, kas būs 6:00 vakarā, un šis webinārs būs noderīgs principā ikvienam, kurš ikdienā izmanto viedtālruni. Webināra nosaukums ir Mazs ekrāns, liela atbildība, kur mēs pastāstīsim vairāk par to, kā izmantot viedtālruni droši, kā neuzķerties uz krāpnieku āķiem. Arī šis pasākums tiks pārraidīts gan TV4, gan arī mūsu LVRTC Facebook kontā, un šis webinārs tiks īstenots sadarbībā ar NIC LV, CERTU, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un arī mēs paši LVRTC. Būs ļoti interesanti. Pirmkārt, mēs pastāstīsim vairāk par droša e-paraksta lietošanu ikdienā. Atklāsim, kam vairāk pievērst uzmanību, izmantojot e-parakstu, kāpēc ir nepieciešams, piemēram, norādīt e-pastu, ko izmantojam ikdienā, kas ir drošības kodi, kādos gadījumos mēs ar jums sazināmies, un kā var zināt, ka krāpnieki mēģina veikt kaut kādas nelegālas darbības, sazinoties ar jums un tā tālāk. Tālāk arī CERT partneri skaidros, kā pasargāt mobilo ierīci no uzlaušanas, datu noplūdes un krāpniecības riskiem. Tātad domāju, ka daļa no mums jau zina, ka krāpnieki neguļ, bet atkārtošana zināšana māte, un atklāsim visus trikus, kas ir jāņem vērā, tātad, lai pasargātu sevi no hakeriem. Tālāk arī NIC LV dalīsies ar ieteikumiem, kā atpazīt nedrošas saites un kā izvairīties no pikšķerēšanas mēģinājumiem, jo domāju, ka daudz no mums ir dzirdējuši par to, ka vienmēr jāpārbauda saite, uz kuru mēs spiežam, vai tā ir īsta, vai atkal kārtējais krāpnieku mēģinājums kaut ko no cilvēkiem izkrāpt, un tad NIC LV pastāstīšu tieši, kā atpazīt
nedrošas saites, kas ir jāņem vērā, tātad, lai mēs ikdienā būtu droši un pārliecināti veicot darbības internetā. Tālāk valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pastāstīs vairāk par šūnu apraidi. Man liekas, ka šo sezonu ir diezgan aktuāls temats. Tad Vugat pastāstīs, kā darbojas šī šūna apraide un kā pareizi rīkoties tos saņemot, un kas vispār šūna apraide ir un kāpēc tā ir vajadzīga. Un noslēgumā LVRTC kolēģi Vineta pastāstīs par digitālajiem atkritumiem, kas tie ir, kā tie apdraud mūsu vidi un kā tos samazināt, lai uzlabotu savu digitālo higienu. Tā kā noteikti pieslēdzaties, paklausieties, būs ļoti interesanti. Jā, varam iet tālāk. Šis gan būs pēc digitālās nedēļas, bet tik un tā aktuāli 26. martā mums būs augsta līmeņa ekspertu diskusija Kibernakts, kuras ietvaros arī norisināsies diskusija ar ekspertiem. Tā kā arī šī diskusija tiks pārraidīta gan TV4, gan arī LVRTC Facebook kanālā, un drīzumā jau būs plašāka informācija par šo diskusiju, kur runāsim par tehnoloģijām, kiberdrošību un informācijas tehnoloģijām. Tā kā jā, no manas puses tas arī ir viss. Visa informācija būs pieejama gan e-prasmēs, gan mūsu Facebookā. Arī webinārs, kas būs 6:00, būs arī partneru Facebook kanālos, tā kā ja ir kādam vēl kādi jautājumi, droši prasiet, labprāt atbildēšu. Lieliski, paldies, un jūs stāstīsiet par tiešām aktuālajām lietām, ja, kas ir katram Latvijas iedzīvotājiem, tā ka tiešām aicinu piedalīties. Paldies! Paldies! Tad kā nākamo aicināšu pastāstīt par ekonomikas ministrijas aktualitātēm, lūdzu, ekonomikas ministrijas pārstāvis Signi Briķi. Labdien! Tad mēs šogad digitālajā nedēļā piedalāmies ar 2 pasākumiem. Abus pasākumus mēs rīkojam klātienē, un tie būs klātienes pasākumi. Un viens no pirmajiem pasākumiem ir 18. martā tieši digitālās nedēļas ietvaros, kas ir izglītības diena. Un šeit mēs brauksim uz Jelgavu, un mērķa auditorija pasākumi ir uzņēmēji. Būtībā aicināsim uz kopīgu diskusiju, saprotot, tobrīd ir nepieciešamas darba tirgu, kā uz to skatās uzņēmēji, kas ir tās lietas, kuras mēs kopīgi varam darīt, lai attiecīgi mūsu jaunieši darba tirgu būtu atbilstoši darba tirgumu. Ar tiešām ļoti lielu uz digitālo prasmju, tātad šo perspektīvu no uzņēmuma viedokļa. Šis pasākums notiek Lijā pārstāvniecībā, Peldielā 7, kur ir arī ekonomikas ministrijas pārstāvniecība. Tā kā pasākumu var reģistrēties un pieteikties e-prasmes.lv, tad tur ir viss pasākuma aprakstē, skaitā reģistrācijas anketa. Un tad šī pasākuma fokus un mērķa autori ir uzņēmēji. Tiešām aicinam uzņēmējus pieteikties un ceram uz tiešām ļoti radošu diskusiju. Tad nākamais pasākums ir 20. martā, un mēs braucam uz Priekuļiem. Un šo pasākumu mēs rīkojam kopā ar Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, kur viņi laipni mūs uzņem savās telpās. Un galvenā mērķa autori ir jauniešu uzņēmēji un izglītības iestādes. Tāpatās kā par iepriekšējo pasākumu, visa informācija pieejams e-prasmes.lv, tā skaitā arī reģistrācijas ankete. Šajā gadījumā šis pasākums ir no 10:00 līdz 2:00. Un tas fokus ir nedaudz savādāks. Sākotnēji mēs nedaudz sniegsim ieskatu par to, kā tad uzņēmēji, jaunieši un izglītības iestādes skatās uz kopējo sadarbību un kā viņi skatās uz lietām, kas ir aktuāls tieši. Tad mums būs darba grupas jauniešiem, uzņēmējiem un izglītības iestādēm, un tad pasākumu noslēgumā būs paneļa diskusija tieši par aktualizētajiem jautājumiem šīs dienas laikā. Šis ir plānots tāds garāks ar kafijas pauzi pa vidu, bet tātad arī klātienes pasākumu. Arī aicinām noteikti izmantot reģistrācijas anketu, reģistrēties. Līdz ar to tiekamies Priekuļos un Jelgavā. Paldies!
Lieliski, paldies par šiem pasākumiem. Cerams, ka būs labi apmeklēti. Paldies! Tad arī virzīsimies tālāk un par Izglītības un zinātnes ministrijas un e-paliks aktivitātēm aicinu pastāstīt Oksanu Soročinu. Jā, labdien, kolēģi! Es ceru, ka mani labi dzird. Sveiciens visiem no Ķīpseles, no izstādes skola 2026. Es atvainojos uzreiz par blaku. Bet mums iet ļoti raiti. Un, jā, paldies arī par uzaicinājumu šodien stāstīt par mūsu Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumiem, kurus mēs organizējam digitālās nedēļas ietvaros. Tātad pirmais pasākums, ko mēs organizējam, būs 18. martā, un mūsu mērķa auditorija ir pieaugušo izglītības īstenotāji. Un mēs runāsim par digitālām prasmēm pieaugušo izglītībā, akcentējot un fokusēties tieši uz Digikom 3.0. Šajā seminārā jūs varēsiet vērot ne tikai prezentācijas, bet arī paneļdiskusiju. Un tad mūsu pasākums notiek gan klātienē, gan arī tiešsaistē. Visa informācija mums jau ir nopublicēta e-prasmes un arī e-palu platformā, tāpēc meklējiet mūsu pasākumu un jūs jau varat sākt pieregistrēties šīm pasākumam, un reģistrācijas saite klātienes pasākumam ir līdz 13. martam ieskaitot. Bet visi tie, kuri vēlēsies mūs vērot tiešsaistē, varēs to darīt gan Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook kontā, gan Apple kontā, gan Valsts izglītības attīstības aģentūras kontā, gan arī Likta kontā. Kolēģis, lūdzu nākamo slaidu. Jā, paldies. Tātad, kā es jau minēju, tad mūsu mērķa grupa ir tieši pieaugušo izglītības īstenotāji, taiskaitā izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, bibliotēkas, darba devēji un visi tie, kuri īsteno pieaugušo izglītību un konkrēti fokusējas uz digitālo prasmju apguvi. Tāpēc pirmajā daļā jūs dzirdēsiet gan prezentācijas par to, ko Digikom ietvers nozīmē, jo tās ir tieši Eiropas iedzīvotāju digitālais kompetences ietvers, kādi jaunumi, par ko mums pastāstīs arī Likta valdes locekle Māra Jākopsone. Jūs dzirdēsiet arī Izglītības un zinātnes ministrijas prezentāciju par mūsu galvenajiem mērķiem digitālo prasmju apguvē un arī viennozīmīgi Valsts izglītības attīstības aģentūras prezentācijas par individuālajiem mācību kontiem un STARS platformu. Jo tieši šī platforma, kas ir Valsts izglītības attīstības aģentūras platforma STARS, ir viens no instrumentiem, kur jau ir integrēts šīs te Digikom ietvers. Un otrajā daļā mēs diskutēsim, ko tad no mums sagaida sabiedrība tieši digitālo prasmju mācību piedāvājumu kontekstā. Būs ļoti interesants un arī, kā es jau arī teicu, gan klātienes, gan tiešsaistes pasākums, tāpēc visi, kurus interesē gan ietvers, gan digitālo prasmju apguve, domājot par kolēģiem, kuri īsteno pieaugušo izglītību, mēs laipni aicinam arī reģistrēties, kā es jau minēju, jau ir informācija publicēta e-prasmēs un arī Apple platformā. Un arī katram iedzīvotājiem viennozīmīgi būtu ļoti interesanti paklausīties, ko tad ietvers nozīmē un kāpēc mums ir šīs te ietvers ļoti nepieciešams, un tas jau ir praktisks instruments mūsu digitālajām prasmēm. Paldies, kolēģi, un tad lai veiksmīga diena jums visiem šodien. Paldies, un arī jums, lai veiksmīga diena skolas izstādē. Paldies, tad tālāk no Jaunatnes un starptautisko programmu aģentūras aicinu Lindu pastāstīt vairāk. Jā, labrīt visiem. Šogad mēs digitālās nedēļās piedāvājam vienu pasākumu, tas būs webinārs, un primārā auditorija šim webināram ir pedagogi, bet mēs aicinām arī visus, kam tas varētu būt aktuāli, piedalīties, piemēram, pedagoģijas students, kas būs mūsu nākotnes pedagogi, augstskolu, cilvēks augstskolās vai jebkādi citādi veidot tātad uzdevumus, mākslīgā intelekta laikmetā. Var nākamo lapu, lūdzu.
Jā, un tā mūsu galvenais tātad mērķis ir aktualizēt šo jautājumu, kad mākslīgais intelekts tiek izmantots ļoti daudz mācību procesā, un viennozīmīgi tam ir daudz ieguvumi, un skolēni var uzlabot savas prasmes, bet pētījumi, diemžēl, rāda, ka arī tas var pasliktināt noteikts metakognitīvās prasmes skolēniem, respektīvi sekmes uzlabojas, bet tas nenozīmē, ka iemācās. Un tieši tāpēc mums ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar Kristīnu Aleksejevu, kurā pievērsīsies tādām praktiskām lietām. Viens ir, kā tad mēs varam veidot un formulēt uzdevumus, lai mākslīgais intelekts nevar to vienkārši skolēnu vietā izpildīt. Un otrs ir, kā izmantot mākslīgo intelektu tieši kā asistentu, vienlaicīgi joprojām iemācoties un attīstot tās prasmes, kas ir skolēniem nepieciešamas. Un tad mūsu webinārs iepriekšējo lapu ir 18. martā, 2005. Un galvenokārt norisināsies platformā Zoom. Un pieteikšanās ir šobrīd jau ir visa informācija ievietot un izsludināt, var pieteikties līdz pat pašam webināru sākumam, un visus dalībniekus automātiski apstiprina. Tā kā paldies, gaidīsim jūs! Jā, paldies! Tātad tālāk mēs uzklausīsim Maju, kad kaut ko nodroši internets par viņa plānotajām aktivitātēm. Labdien, tā mani var redzēt un dzirdēt, jā? Jā. Jā, labi, sveicināti visi. Jā, tātad arī mēs, kā jau ierasts ik gadu, organizēsim seminārus, webinārs, aktivitātes, bet jā, šogad būs divi semināri, webināri, attālināti, un viens būs, un tie abi divi būs paredzēti pedagogiem tieši saistībā ar tiem mācību un metodiskiem materiāliem, ko mēs esam izstrādājuši. Pirmais ir šis tāds praktiskais webinārs pedagogiem no programmas ESI interneta izcilnieks, kas norisināsies 18. martā no 15. līdz 16. ir jau ielikts jau e-prasmes mājaslapā, jau ir arī saiti, kur var reģistrēties. Un, jā, aicināti piedalīties pedagogi un visi, ik viens arī bibliotekāri, jauniešu centra darbinieki, visi, kas strādā ar bērniem vecuma posmā no 6 līdz 17 gadiem. Un, jā, šī galvenā doma ir, ka nevis vienkārši kaut ko iemācīt un papildināt zināšanas, bet šajā webinārā iemācīt dažādas metodes, kā mainīt bērnu ikdienas paradumus saistībā ar drošību internetā un jā, rīcības maiņu, lai viņi rīkotos citādāk, jo to arī mēs redzam. Mēs, piemēram, pavasarī bija diagnostikas darbs 3. 6. klašu skolēniem, un mēs redzējām, ka jautājumi bija sadalīti, ko bērni zina, un tad otrs, kā viņi rīkojas dažādās situācijās, un mēs redzam, ka diezgan atšķirs bērnu zināšanas, jo viņi jau saprot, ko pieaugušie no viņiem vēlas, kāda būtu pareizā atbilde, bet tad, kad tiek uzdot jautājumi par rīcību, kā rīkotos vienā vai otrā situācijā, tad, diemžēl, bērni rīkojas nereti, piemēram, kā vairums citu. Un, tāpēc, dažādas metodes, kā panākt, lai bērnu rīcība mainās. Un strādāsim ar trīs rokas grāmatām, trīs dažādiem vecuma posmiem. Šīs rokas grāmatas ir jau apskatāms mūsu mājaslapā. Tātad šis ir 18. martā webinārs no 15. līdz 16. Un, ņemot vērā, ka, protams, mākslīgais intelekts ir ienācis mūsu ikdienā arī izglītības darbā uz tādu neaiziešanu, uz palikšanu, te arī tāpat kā internets, te arī būs mums mākslīgais intelekts un jārēķinās, ka lai mēs varētu droši izmantot un apzināti un jēgpilni, tad ir skaidrs, ka ir jāmācās, ir jāsaprot, kā mākslīgais intelekts darbojas. Un tāpēc mums
būs vispār divi semināri, tiešsaistes semināri, jeb webināri. Un viens būs tieši digitālo prasmu nedēļā, kas ir 16. martā no 13. līdz 16. praktisks webinārs, startautisks jau 40 valstīs programmas, ko izstrādājis Google DeepMind un Raspberry Pi. Un programma satur vairākus moduļus, bet tieši galvenā doma ir nevis varbūt stāstīt par rīkiem, mācīt, kā apieties ar rīkiem, bet tieši izprast, kā mākslīgais intelekts strādā. Mērķa auditorija ir arī pedagogi, un ir šie mācību moduļi, kas satur dažādas mācību metodes, uzdevumus praktiskus, un arī šī webināra laikā kopā ies cauri uzdevumiem, pildīs uzdevumus, ko pēc tam tālāk pedagogi varēs izmantot jau mācību stundās ar bērniem, ar skolēniem, stāstot par mākslīgo intelektu izmantošanu. Un tāpat arī mēs esam izstrādājuši Turing testu, ko tikko 10. februārī drošāk interneta dienā pedagogiem konferencē un jauniešiem konferencē bija iespēja izmēģināt. Diemžēl Turing tests ir, kad cilvēkiem ir jāspēj atšķirt cilvēka sniegtās atbildes no mākslīgā intelekta sniegtajām atbildēm. Diemžēl, Turinga testa barjera ir 30%, ja 30% nespēja atšķirt, tātad mākslīgais intelekts ir uzvarējis, mūsu gadījumā 40% cilvēku nokļūdījās, kas nozīmē, ka mākslīgais intelekts uzvarēja. Līdz ar to būs arī iespēja izpildīt Turinga testu un izrunāt vadlīnijas, kuras mēs rudenī izstrādājam, vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā. Tieši izrunāt ar tiem, kas jau ir ieviesoši šīs vadlīnijas skolās. Un nākamo slaidu, lūdzu. Un šeit ir vienkārši ieskatām, kāda tad ir mācību moduļi šajās platformās, un primāri šajās mācībās tieši būs par drošību mākslīgā intelekta jomā. Tas ir tas, kas būs mācībās primāri un galvenais akcents. Tā ka un šis ir 10. un 18. martā arī aicināti visi reģistrēties un aicināti nodot šo informāciju visiem, kam varētu būt noderīgi. Paldies par uzmanību. Paldies. Tad izglītoti pedagogi ir izglītota sabiedrība, vai ne? Un tad arī ar to arī iesim uz priekšu. Paldies. Tad kā nākamo aicinu pastāstīt par CERT pasākumiem. Lūdzu, Madara Krutova no CERT. Jā, sveiciens visiem. Tad digitālās nedēļas ietveros arī no CERT puses tiks organizēti 2 pasākumi, gan pilnīgi pretējām dažādām mērķa auditorijām. Sākšu secīgi. Tad pirmais no pasākumiem mums būs IT drošības seminārs Esi drošs, kas notiks 17. martā, gan klātienē, konferenču zālē BU 21, gan arī tiešraidē. Un te galvenā mērķa auditorija ir atbildīgie par kiberdrošību valsts un pašvaldību iestādēs, kiberdrošības eksperti un citi kiberdrošības nozarē strādājošie. Un pasākuma programma un reģistrācijas forma ir pieejama cert.lv mājaslapā. Informācija izvietot arī e-prasmes.lv. Un ieskicējot dažas no tēmām, tad mēs stāstīsim par to, kas ir, piemēram, draudu medības, kā tās atšķiras no citiem CERT sniegtajiem pakalpojumiem, kā valsts un pašvaldību iestādēm rīkoties kiberincidenta gadījumā, kad ir secināts, kad ir noticis veiksmīgs kiberuzbrukums pret jūsu iestādi, tad ko šī brīdī darīt un kas ir pirmās lietas un kas ir pēc tam salikt prioritātes. Un kolēģi stāstīs arī par CERT kiberlaikapstākļiem, kas tie tādi ir un kā mēs viņus veidojam. Tas ir tad par Esi drošs, un tad lūdzu nākamo slaidu. Jā, un otrs pasākums ir plānots 20. martā. Šeit primārā mērķa auditorija ir pedagogi un speciālisti, kas strādā ar jauniešiem. Mēs CERT esam paņēmuši mūsu Enisas adaptēto oriģinālo spēli, saucās Atrodi hakeri, un pielāgojuši jauniešu mērķa auditorijai. Spēles būtība ir tāda, ka mēs ļaujam auditorijai iejusties kiberdetektīvu lomā un atrisināt kibernoziegumu, kas aiz tā stāv. Tas ir veids, kā interaktīvā
ar interaktīvu pieeju izglītot par kiberdrošību. Un, jā, šo spēli mēs esam pielāgojuši jauniešiem, un tad ir plāns apmācīt pedagogus, kā šīs zināšanas šo spēli novadīt tieši jauniešiem. Esam plānojuši nodot visus mūsu rīcībā esošos materiālus, apmācīt, lai skolotāji un pedagogi var strādāt tālāk ar jauniešiem. Un arī šeit informācija ir pieejama gan CERT mājaslapā, gan arī e-prasmes.lv. Vietu skaits gan šobrīd šeit ir ierobežots, jo pedagogi strādās komandās. Komandā vienā ir līdz 5 līdz 6 cilvēki, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi. Tas arī šoreiz no manis viss. Liels paldies! Paldies, Madara! Jā, droši, tātad kiberdrošība arī šobrīd super svarīgs jautājums, jā, tātad aicinu jūs pieteikties šiem pasākumiem. Tad tālāk parunāsim par Valsts policijas koledžas aktivitātēm. Zane, laikam, pastāstīs, jo nevarēja pieslēgties. Es īsumā pastāstīšu par Valsts policijas koledžas piedāvātajām aktivitātēm, jo kolēģe Evija Jansona šobrīd arī atrodas izstādē skolu un vada pasākumu, tāpēc nevarēja piedalīties. Valsts policijas koledža mums piedāvā šogad 3 pasākumus. Pirmais notiks 16. martā, un galvenā mērķa auditorija ir nevalstiskās organizācijas, kura visi būs tiešsaistes semināri, un seminārā tiks stāstīts par kadetu kompetenci attīstīšanu, mācīšanās un mācīšanu. Visus semināra tātad Zane, tev mikrofons izslēdzās. Kur jūs varat atrast arī par reģistrāciju visu. Kā otro semināru Valsts policijas koledža 18. martā piedāvā semināru darbs ar skolēnu, kurš formulē karjeras attīstības uzdevumus dienesta gaita uzsākšanai. Un šeit seminārā galvenā mērķa auditorija ir izglītības jomas pārstāvji, kuri tad tālāk strādā ar skolēniem, kuri ir izvēlējušies savu nākotnes karjeru saistīt ar Valsts policijas koledžu un dienestu. Un trešo semināru, kas arī norisināsies tiešsaistē, un mērķa auditorija ir ģimenes ar vidusskolēniem, Valsts policijas koledža piedāvā 19. martā, kā sagatavoties patstāvīgai dzīvei un dienesta gaitu uzsākšanai, kur tātad tiek aicināti visi vidusskolēni, kuri ir nolēmuši savu karjeru mācības saistīt ar Valsts policijas koledžu. Un mājaslapā e-prasmes būs pieejama visa informācija, kā reģistrēties šiem semināriem, un tad uz visiem reģistrantu e-pastiem tiks nosūtīts arī links, kur šo semināru varēs redzēt. Jā, tas īsumā viss. Jā, paldies, Zane. Tad tālāk aicinu pastāstīt par NVA plānotajām aktivitātēm. Vai mums ir kāds no NVA pieslēdzies? Šķiet, ka bija. Labdien, vai mani var dzirdēt? Jā, var. Jā, es esmu pieslēgusies no Nodarbinātības valsts aģentūras un vēlējos pastāstīt, ka Nodarbinātības aģentūrai būs vairāki pasākumi tiešsaistē. Elektroniski tos jūs visus jau tagad redzat attēlā, tur tad es pagaidām neiedziļināšos sīkāk, bet tas, kas nav redzams prezentācijā, mēs gribam sasniegt to savu nedigitālo auditoriju, tos cilvēkus, kas vēl neprot darboties digitāli, un tāpēc mums tiks organizēti 12 klātienes pasākumi mūsu reģionos pa visu Latviju. Un šo klātienes pasākumu ietvaros, viņi ir pilnīgi visiem paredzēti, kas vēlas tas nāk. Centīsimies draudzīgā, saprotamā veidā pastāstīt par Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumiem un, kā ērti meklēt vakances kā meklēt vakances tiešsaistē un izmantot dažādus citus digitālos risinājumus. Un, tā kā aicināsim ikvienu interesantu piedalīties, un šīs aktivitātes visas viņas tiks reģistrētas gan Liktas lapā, ko sākumā mums rādīja Andra, gan tajā vietnē viņas būs reģistrētas.
Un otrs, kur mēs reģistrēsim šīs aktivitātes, būs mūsu pašu notikumu kalendārs, kas ir NVA tīmekļa vietnē. Un, nu jā, tā kā mūsu klienti varēs tādās divās vietās atrast šos te pasākumus. Nu, tā kā tā, varbūt Signe ir pievienojusies. Jā, tad no manas puses viss, paldies. Paldies, Līga, un tad es paturpināšu ar to, kas ir redzams šobrīd mūsu slaidā. Tātad pirmdien mums 16. martā mēs gatavojamies savai ļoti lielai konferencei starptautiskai, kur runāsim arī par mākslīgo intelektu. Aicināsim visus interesantus ielogoties gan mūsu mājaslapā vai teiksim, Facebookā, kā kuram ērtāk. Un jā, to mēs organizējam, un tur būs ļoti augsta līmeņa eksperti un spriedīs par šiem jautājumiem. Tātad 17. martā mums būs, un arī 20. martā mums būs tiešsaistes lekcijas par LinkedIn profila izveidi, un tā būs, kā jau Līga teica, mēs arī rūpējamies ļoti par tiem cilvēkiem, kuri varbūt nepeld kā zivis digitālajā vidē, un līdz ar to mēs esam saorganizējuši šādas mācības, lai izveidotu LinkedIn profilus, un lai varētu piedalīties savā CV izveidē un iedrošināt to darīt. Tātad 18. martā kopā ar valsts datu inspekciju mums ir tātad lekcija par datu drošību un aizsardzību digitālajā vidē. Un Līga izstāstīja par mūsu filiāļu iesaisti, un mēs arī veidosim nedaudz pirms digitālās nedēļas tieši NVA klientu aptauju, kuri varēs piedalīties mūsu mājaslapā, uzzināt un Facebookā šos jautājumus, un mēs tādā veidā gribam pamonitorēt, ko cilvēki tie, kas seko mūsu mājaslapai, kāds viņiem ir šis viedoklis par šīm digitālajām prasmēm un viņa pašu zināšanu līmeni. Kas attiecās uz konkurētspējas paaugstināšanas kursu, kā es esmu uzrādījusi šeit marta datumus, šodien no rīta es saņēmu ziņu, kad datumi mazliet tiks precizēti, un līdz ar to, tad, kad es šīs dienas laikā uzzināšu par tiem datumiem, noprecizēšu, kuros datumos tad īsti un kā tur būs, tad es došu Zanai un Sintijai ziņu. Jo, lai izsūtot, teiksim, visiem partneriem šīs dienas ierakstu un šīs dienas prezentāciju, kur jau ir iekšā šie datumi, tad varbūt tos varētu paprecizēt, jo es no rīta saņēmu ziņu un, viss plūst un mainās. Labi, paldies, gaidīsim, tad precizēto informāciju, un tad jau visiem nākamajā nedēļā, visdrīzāk tad pirmdien izsūtīsim jau aktuālo informāciju. Jā, paldies jums liels. Jā, bet katrā ziņā šis ir viens no ļoti interesantiem notikumiem, jo mēs ļoti zinām, esam dzirdējuši, kad ir cilvēkiem šīs psiholoģiskās barjeras no interneta, no datora, arī telefons, ko mums piedāvā, un tad tur neko nespiež, un tad saspiež par daudz. Tā kā arī šis varētu būt viens no ļoti interesantiem, tieši varbūt tiem cilvēkiem, kuri nepeld kā zivis šajā digitālajā vidē. Tā kā paldies! Jā, paldies, Cīna. Tad tālāk aicināšu no Rīgas biznesa skolas pastāstīt par MI dienu Latvijā. Jā, labdien! MI dienu Latvijā. Tā, es uz priekšu netieku, tas droši vien, ka jums jāvad, vai ne? Jā. Tātad MI diena Latvijā pēc būtības pasaulē, tā ir Massachusetts Tehnoloģija institūta izveidota iniciatīva, kas tāda starptautiska kustība, kas pasaulē plašāk ir pazīstama kā Day of AI, un šis ir pirmais gads, kad arī Latvijā mēs ieviešam mākslīgā intelekta dienu tieši ar skolās,
vairāk stāstīt par mākslīgo intelektu un skolēniem vairāk tā kā radīt priekšstatu, dziļāk priekšstatu par to, kā darbojās mākslīgais intelekts, lai nedaudz kliedētu šo sajūtu par to, ka skolēni vienkārši pajautā ChatGPT par kaut kādu jautājumu un pēc tam to pieņem kā pašsaprotam atbildi, ar kur iet tālāk. Līdz ar to mākslīgā intelekta diena ir izveidot tādu iniciatīvu, kurā ne tikai vienai dienai, bet mēs esam sagatavojuši materiālus 6 dažādās tēmās, sākot no tā, kas ir mākslīgais intelekts un kā mākslīgais intelekts strādā, kā mākslīgais intelekts rada arī tādus radošos darbus, kādi ētikas apsvērumi saistīti ar mākslīgo intelektu un ņemot vērā, ka šis ir arī Saeimas vēlēšana gads, ir viena tēma arī atsevišķi izdalīt par to mākslīgā intelekta un vēlēšana konteksts, kā mākslīgais intelekts tiek izmantots dažādos vēlēšanu procesos, sākot no nacionālām vēlēšanām un vēlēšanu kampaņām līdz skolēnu domju, piemēram, ievēlēšanas. Respektīvi ir 6 tādas vispārīgas lielās tēmas, kas ir sadalītas 2 vecuma grupās. Principā mēs tātad no 6. līdz 8. klasē un no 9. līdz 11. klasē, tur atkarībā no tāda sarežģītības. Un ideiski mēs projekta ietvaros, tātad mums ir 24 apmācīti EMI vēstneši no visas Latvijas. Tur ir gan Rīga, gan Daugavpils, gan Liepāja, Ventspils, Dobeles, Aldus, Ludza. Principā tas geogrāfiskais pārklājums aptver visu Latviju. Ir 24 apmācīti vēstneši, kuri tālāk var apmācīt skolotājus savās skolās, savās kopienās, savās metodiskajās komisijās par šīm mākslīgā intelekta tēmām. Respektīvi, kā par mākslīgo intelektu mācīt skolās. Un tas mūsu sasniedzamais mērķis ir 10 000 skolēnu, kas šajā mākslīgā intelekta dienā noskatās lekciju par kas ir mākslīgais intelekts. Tas mums būs 17. martā, tiešsaistes nodarbība, 2 dažādos laikos. Vispirms būs tā kā no 6. līdz 8. klasē un pēc tam no 9. līdz 11. klasē. Un tā būs nodarbība, kas ir mākslīgais intelekts, kur ir tādā tiešsaistē varēs pieslēgties un noskatīties šo lekciju, bet, protams, tie materiāli ir sagatavoti un skolotājiem būs pieejami atsevišķi skolām, vienkārši būs reģistrācija. Nākamā nedēļa plānojam atvērt reģistrāciju, kur skolas pieteiksies, kuras vēlās izmantot šos materiālus un kuras plāno kādas no šīm nodarbībām novadīt, un tad mēs aicināsim tā kā visu martu arī izmantot šo nodarbību novadīšanai. Tas, kas ir būtiski piebilst, ir klāt, ka tā ir tā kā pasaules metodoloģija, Massachusetts Tehnoloģijas institūts kā vadošais šīs jomas augstskolu pasaulē, bet ļoti būtiski ir tas, ka šie materiāli ir aprobēti atbilstoši Latvijas kontekstam un Latvijas situācijai. Nu jā, un vēl ir mākslīgā intelekta dienā mums būs paredzēts arī tādas aktivitātes, kas saistītas skolēnu pašai iesaistēja par mākslīgo intelektu, un tad mums tur ir aprīlī jau būs tāds noslēguma pasākums, kurā mēs apbalvosim aktīvākās skolas. Jā, tad tas ir viss par jūsu pasākumiem, jā? Jā. Ja ir vairāk interesi, var ieskatīties. Rīgas biznesa skolā ir mākslīgā intelekta dienai veltītā, Rīgas biznesa skolas mājaslapā ir mākslīgā intelekta dienai veltītā lapa, kurā ir gan jau šobrīd ir nopublicēti materiāli, kas ir skolotājiem tieši paredzēti par to, kā mācīt par mākslīgo intelektu. Gan arī caur turien notiks arī pieteikšanās tālāk mākslīgā intelekta dienai 17. martam. Lieliski, paldies jums par šo informāciju. Tad visi ņemiet vērā, unikāla iespēja un ir jāizmanto. Paldies. Tad tālāk aicinu par KIST plānotajām aktivitātēm pastāstīt Aiju Kasimiru.
Jā, labdien, kolēģi! Liels prieks mūs te visus kopā redzēt tādā lielā, intensīvā pulkā. Pasākumu ļoti daudz, bet Kultūras informācijas sistēma centrs šajā gadā digitālās nedēļas kontekstā vēlas uzsvērt mūsu nacionālo kultūru vēsturisko mantojumu, kas ir izveidots digitālā veidā, kas ir nmkk.lv. Un šī kontekstā mēs esam snieguši jau prezentāciju pagājušajā gadā, veidojot webināru kā aktīvs digitālās nedēļas sadarbības partneris. Un, ja jūs vēlaties zināt precīzāk, tad lūdzu skatieties prezentāciju. Sintī, kaut kas notika prezentāciju. Prezentācijas pēdējā linkā, kas ir novietots. Bet šodien es jums gribētu izstāstīt vairāk par konkursu. Kamēr Sintī mums atrisina tehniskās problēmas, tad es jums izstāstīšu par konkursu, ko mēs organizējam kopā ar Liktu. Un konkurss ir tāds interesants veids, kā skolēni sadarbībā ar skolotāju varētu pārvērst vēstures dārgumus tādā video, izstāstot mums stāstu. Līdzīgi kā nesen bija arī jau tas detektīvs par Jūlija Madernieka vāzi, kas arī īstenībā ir atrodama NMKK portālā. Un konkursa ietvaros ir nepieciešams komandai izveidot šo stāstu. Tādā prezentācijas veidā, vienalga, kā komanda vēlas to pasniegt un to ierakstīt, un tad nosūtīt mums un piedalīties šajā konkursā. Kā jūs redzēt, te ir 3 saites minētas. Pēdējā ir par to, kāda vispār ir mākslīgā intelekta risinājumi izstrādē izmantoti, un pirmajā saitē ir arī norāde uz pašu konkursu, ko arī skatos Tarzētavā kolēģis ir ielikušas, un otrā saite ir vienkārši tādai iedvesmai, lai redzētu, kā var ļoti interesantas lietas atrast NMKK portālā. Bet lūdzu nākamo slaidu. Es ļoti jūs kā reģionālos sadarbības partnerus vēlētos aicināt uzrunāt jums zināmos skolotājus, skolas, pareklamēt šo te pasākumu, jo bez atbalstītājiem, kas ir organizētāji, mums ir brīnišķīgi arī partneri, kas sagādājuši mums balvas, un tiešām, manuprāt, skolēniem šī tāda ļoti lieliska iespēja, kā dažādas prasmes attīstīt, beigās iegūt balvas un vēl jaukā pasākumā visiem kopā Rīgā tīkloties, kas būs aprīlī, bet par to mēs runāsim vēlāk. Un tad nākamajā slaidā jūs variet redzēt, kad mums sadarbībā ar muzejiem, kas ir NMKK.lv galvenie satura veidotāji, ir tāda aktivitāte kā virtuālais NMKK pop-up muzejs. Kā arī iepriekšējie runātāji minēja, viss vēl ir procesā, bet šeit jūs variet redzēt, kad ir Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, un jau ir ziņojis arī Ķekavas muzejs par to, kad viņi šādu pop-up muzeju veido, un tas viss notiksies visas nedēļas ietverā, tā kā, ja jums ir iespēja doties uz muzejiem, šeit minētajiem, kas būs vēl, jo viss vēl ir procesā, ja, tad lūdzu šo te izmantojiet. Un ja ir kaut kādi jautājumi par minētajām lietām, tad lūdzu sazinieties, mani kontakti ir minēti šeit. Paldies! Jā, paldies, Aija! Tad tālāk pārvirzamies pie BDA. Uldi, lūdzu pastāsti par jūsu aktivitātēm. Sveiki visiem! Jā, pirms gribēju pateikt prieks par to, ka jau sadarbojamies 3. gadu pēc kārtas, un jāsaka, šis gads no BDA puses ir tāds visnopietnākais, tieši, ja mēs runājam no tēmas puses, saprotam to, un redzam to, ka tirgu arvien populārāks pieprasījums ir pēc kiberdrošības kursiem kā tādiem. Un mēs skaidri zinām, ka daudziem šie trakie kursu nosaukumi neko neizsaka. Tāpēc mēs esam paņēmuši vienu no kursiem, kas ir Security Plus, un mēģināsim to izstāstīt cilvēcīgā valodā. Un kas to labāk var izdarīt, mūsu fantastiskais pasniedzējs Viktors Meirāns šajā bezmaksas webinārā. Tad Viktors pastāstīs par to, kas ir Security Plus, kā viņš var palīdzēt
kiberdrošības jomā, un kāds arī var palīdzēt attīstīt savu karjeru, un ko viņš vispār vārdu saukums Security Plus nozīmē kā tāds. Tā kā visi tos, kam interesē kiberdrošība, aicinu pievienoties 40 minūtes īsi kodolīgi par to, kas ir Security Plus, un kas ir pats labākais, būs iespēja arī uzdot pasniedzējiem jautājumus caur mani. Tā kā, ja kaut kas nebūtu, tad būs iespēja caur mani aprunāties ar pasniedzēju. Tas laikam arī viss tāds īsumā. Jā, paldies. Tad tālāk aicinu pastāstīt no BIT par jūsu plānoto semināru. Vai mums ir kāda pārstāve no BIT? Jā. Tā, vajadzēs nākošo slaidiņu. Tā, tūlīt skatāmies. Ja tur ir. Ja tur ir tuliņās, baudīsim. Iespējams, ka nav, bet tā, jūs varat pašam. Varbūt jums pašam varētu ļaut. Jā, tad es izstāstīšu vienkārši to ideju, jo digitālās nedēļas ietvarā esam izdomājuši pastāstīt interesantiem, kā salikt kiberdrošības puzli. Tā kā tad ļoti ceru, ka varētu izdoties interaktīva diskusija, kur interesanti varētu uzdot jautājumus par tēmu kiberdrošība, un tā mana ideja ir viņu parādīt no kādiem elementiem kiberdrošība vispār sastāv. Bet tas ir it kā viens vārds, tajā pašā laikā tur ir gan risinājumi, gan treniņi, gan dzelži pašā pamatā, gan arī paša lietotāja uzņēmuma prasmes un vispār vēlme kaut ko darīt šajā laukumā. Un tajā pašā laikā ir arī normatīvi akti, kas mums to liek darīt. Nu, tad paņemt, paspēlēties ar šo kopējo uzstādījumu kiberdrošības noturību uzņēmumā un kā tas īsti sastāv, tādā vienkāršā valodā paskatīties uz šīm lietām. Kā visus aicinātu piedalīties, padalīties savā pieredzē, es padalīšos savā, kā iet Baltijas informācijas tehnoloģijām sadarbībā ar klientiem, kuriem mēs šo pakalpojumu, šo palīdzību tikt uz kiberdrošības noturības paaugstināšanu daram, ikdienā. Tas arī viss no manas puses. Jā, paldies jums par šo ieskatu. Līdz ar šo mēs esam nonākuši pie semināra noslēguma. Jā, ja ir kādi jautājumi, droši varat rakstīt čatā. Jā, tad arī šobrīd vēl, kamēr visi runātāji ir klāt. Tātad, ko vēlos pastāstīt īsumā, tātad, kur un kad būs pieejams šīs dienas saturs. Jā, tātad, kā jau minējām, mēs visu informāciju publicēsim lapā e-prasmes.lv. Tur būs pieejama arī šī prezentācija, lai jūs nepazaudētu un visu redzat par pasākumiem, kas tika šodien, ar kuriem šodien jūs iepazīstinājām. Un, protams, arī e-pastā visiem dalībniekiem nosūtīsim informāciju. Tas, kas ir ļoti svarīgi, tad jūs pie saviem pasākumiem, kad publicējat dažādos sociālajos tīklos, lūdzu ievērojot to, ka jūs pieliekat mirkļu birkas, tad e-prasmes 26 un advīks 2026. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai mēs vienkārši varētu atrast jūsu pasākumus un pastāstīt arī visiem Eiropā, cik Latvija ir ražana savos pasākumos un padalīties ar to, cik daudz mēs daram šeit uz vietas. Jo kā jau sākumā teicu, partneru ir daudz, mums aptver ir gandrīz visā Latvijā, pasākumi arī notiek tiešām ļoti daudz, un lai mēs redzam visu, ko mēs daram, un visiem pasākumiem varam izsekot līdzi. Jā, tātad ar šo mēs arī noslēdzam, kad būs, ja ir kaut kādi jautājumi, lūdzu sūtiet gan čatā, gan mūsu e-pastos, tad visur kontakti ir pieejami, un paldies, ka jūs atradāt laiku šodien pieslēgties šai sanāksmei, ceram, ka guvāt ieskatu par plānotajām aktivitātēm, kas ir ļoti plašas, sākot ar vispārastākajām lietām, beidzot ar supernozīmīgām lietām, kā piemēram kiberdrošība un apmācības pedagogiem. Bet principā visas šīs tēmas ir ļoti svarīgas, tāpēc, ja jums ir iespēja, aicinu pieslēgties maksimāli daudz un ņemt no šīs nedēļas visu, ko jūs varat.
Tad uz šīs nots saku jums paldies par pieslēgšanos, lai mums aktīva digitālā nedēļa. Neaizmirstiet pievienot savus pasākumus ar plašu informāciju, ieskaitot reģistrācijas saites un uz tikšanos digitālajā nedēļā. Paldies jums! Visu labu!